Braukšanas kultūras līmenis Latvijā ir pazeminājies. Salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, ir pasliktinājušies arī autobraucēju negatīvo ieradumu rādītāji. Kādi tam ir iemesli un kas darāms, lai situāciju uzlabotu, skaidro Uldis Jaunzems. Lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju ir autobraucēji, tāpēc kopējo autobraukšanas kultūras līmeni var noteikt noskaidrojot sabiedrības viedokli par to, kā brauc citi un kā mēs paši. Diemžēl braukšanas kultūra, salīdzinot ar iepriekšējiem gadiem, samazinās. Situācija ar braukšanas kultūru Latvijā tomēr ir pasliktinājusies. Ja? Iemesli noteikti daudz un dažādi. Daļa no iemesliem varētu būt tas, ka droši vien Latvijas autovadītājs vai kājumgājs vai velobraucējs, viņš ir vairāk noslogots ar savu iekšējo problēmu risināšanu, jo, kā mēs zinām, nav tāds bez problēmu laiks. Šis ir diezgan stresains laiks mums visiem. Autovadītāji, domājot, kā risināt savas problēmas, aizmirst, ka piedalās ceļu satiksmē, taču, ja jāvērtē pašiem savs braukšanas stils, tad vairāk nekā puse, jeb 50% autovadītāji uzskata, ka brauc pieklājīgi un piesardzīgi. Savukārt, vērtējot citus, vairāk nekā 95% ir pārliecināti, ka citiem autovadītājiem ir zema braukšanas kultūra. Eksperti norāda, ka tas saistīts ar daudzām nejēdzībām uz ceļa, piemēram, nepārdomāti izvietotām ceļa zīmēm vai neizprotamiem krustojumiem. Mēs zinām, ka jebkurā mājā visdrīzāk, ka miskasti ir zem izlietnes. Tas ir ērtums, kuriem ir zem izlietnes bišķiņa vieta. Bet ja miskasti ir 3. stāvā grāmatplauktā, tad nav īsti labi. Bet uz ceļa tieši tā šobrīd, diemžēl, notiek. Tāpēc ir jādomā cilvēkiem par ceļu ergonomiku. Kā tu biežāk saka, infrastruktūru, lai ceļš būtu ērts, viegli uztverams, saprotams un bez pārpratumiem un konfliktiem. Ir ļoti daudz uzbūvētā infrastruktūra pretrunā ar ceļu satiksmes noteikumiem. Ir ļoti vāja sabiedrības, satiksmes dalībnieku izglītību ceļu satiksmes noteikumos. Lai situāciju uzlabotu, ir jāpilnveido infrastruktūra, jāpievērš lielāka uzmanība autovadītāju sagatavošanas kvalitātei, kā arī jāpalielina ceļu policijas uzraudzība. Mums jāsāk domāt par šo te fotoradaru atjaunošanu uz ceļiem, tātad ieviešanu, gan šīs te policijas netrofrēto transporta līdzekļu skaita palielināšanu, gan šīs te masveida pārbaudas, protams, arī atsevišķi grozījumi likumdošanā. Pēdējā laikā pieaug ceļu satiksmes negadījumu skaits, te jau katrs 3. saistīts ar gājējiem, netiek lietoti atstarotāji un neatļautā vietā tiek šķērsotas brauktuves. Vēl viens ceļu satiksmes negadījumu iemesls ir atļautā braukšanas ātruma pārsniegšana. Šomēnes vien uz Latvijas ceļiem bojā gājuši jau 7 cilvēki, 6 no tiem ir gājēji. Uldis Jaunzems, Sergejs Zavratņevs, LNT. Bet ziņu turpinājumā skatieties. Piektdienu 13.